Esiet sveicināti, mani sauc Mārtiņš, un jūs klausaties ikdienas pārdomas, lai nāk tavs vārds, kur mēs skatāmies Dievu vārdu un cenšamies ieraudzīt, kā mēs to varam pielietot savā ikdienas dzīvē. Turpinam skatīties uz Jēzus kalna svētrunu, kas ir atrodama Mateja evaņģēlijā. Šodien 5. nodaļas 19. pāns. Ja kas atmet kādu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā māc ļaudis, tas būs vismazākais debesu valstībā. Bet ja kas dara un māca, tas būs liels debesu valstībā. Jēzus šeit pasaka kaut ko ļoti nērtu mūsdienu sabiedrībai. Mēs dzīvojam laikā, kur mēs nepievēršam uzmanību detaļām. Un mēs dzīvojam laikā, kur arī kristieši saka, tas jau nav tik svarīgi, vai Dievs jau mani sapratīs. Galvenais jau, ka es ticu savā sirsniņā. Bet pats Jēzus saka, nav mazsvarīgu lietu Dieva valstībā. Pat vismazākais bauslis ir svarīgs. Un šeit ir ļoti svarīgi uzsvērt to, ka mēs netiekam glābti caur bauslības darbiem. Mēs tiekam glābti caur Jēzus Kristus upuri, un tikai un vienīgi žēlastībā. Bet Jēzus saka, tam, kā tu dzīvo, tam ir nozīme. Un šis nav par to, kā nopelnīt pestīšanu, bet tas ir par to, kā dzīvo cilvēks, kurš ir glābts. Tu nepaklausi tāpēc, lai tu tiktu glābts. Tu paklausi, jo tu esi jau glābts. Un Dievs caur savu svēto garu tev dod spēku paklausīt. Žēlastība nedod iespēju grēkot. Žēlastība dod iespēju uzveikt grēku. Un šī raksturvieta mūs noliek zem milzīgas atbildības. Jo šeit parādās divi vārdi – atmet un māca. Vārds atmet grieķiski nozīmē atbrīvot, padarīt par neobligātu un noņemt vērtību. Un šeit neder šīs frāzes, es jau esmu glābts žēlastībā, tas vairāk nav svarīgi. Vai Dievs jau man piedod, tāpēc es varu dzīvot, kā es gribu. Tā ir deformēta žēlastība. Īsta žēlastība nepamazina Dieva standartu, bet dod spēku to piepildīt, jo Dievs to ir rakstījis uz mūsu sirds plāksnēm. Tā nav ārēja piespiešanās, bet iekšēja pārmaiņa, ar kuru mēs gribam dalīties ar citiem. Un kas tad ir vismazākais un lielais debesu valstībā? Kā redzat, abi divi ir debesu valstībā. Tas, kas atšķir vismazāko un lielo, ir uzticība un ietekme, ar kuru mēs dalāmies. Mazākais var dzīvot kompromisā ar grēku, pazemināt Dievu vārdu un ietekmēt citus dzīvot tāpat, kā dzīvo viņš. Lielākais dzīvo paklausībā, uztver nopietni Dievu vārdu un ceļ citus Dievu vārdā. Un tas, ko es esmu pamanījis, bieži vien tā atšķirība ir atklāsmē. Jēzus saka, ka maz piedots, tas maz mīl. Ja mēs saskaitāmos, mainām vietām, summa nemainās. Tas nozīmē, kam daudz piedots, tas daudz mīl. Kad tu saproti, cik daudz tev Dievs ir piedevis un cik lielu cenu viņš par tevīm ir samaksājis, un ka tas viss ir noticis dēļ tīras žēlastības, tad tu pats nepamazini Dieva standartu un nemāci to arī darīt citiem cilvēkiem. Un būsim godīgi, mēs visi klūpam un krītam. Mēs visi savā ikdienā kaut kur grēkojam. Un mums visiem ir vajadzīga milzīga Dieva žēlastība. Bet kur ir tā atšķirība? Vieni, krītot, nāk pie Jēzus Kristus žēlastības troņa, lai saņemtu palīdzību un apžēlošanu. Savukārt otri attaisnojās, šīs lietas normalizē un uzspiež arī citiem. Un varbūt tu jau kādu laiku dzīvo ar kādām lietām, kas nav saskaņā ar Dievu vārdu. Es tev gribu atgādināt, ka tas nav iemesls normalizēt grēku un bēgt no Dieva. Tas ir iemesls, lai nāktu pie viņa. Un viņš ir tepat blakus vienas lūkšanas attālumā.
1. Jāņa vēstule, 1. nodaļa, 9. pāns. Tur Jānis saka šos brīnišķīgos vārdus. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ļauj Dievam izmainīt tavu dzīvi. Ja tu nāc pie viņa, viņš nekad tevi nenoraidīs.